Alūksni dēvē par Ziemeļvidzemes pērli, bet savulaik grāfs Voronцovs šo carienes Elizabetes dāvanu pārdeva pat neapskatījis. Un droši vien klusībā berzēja rokas par šo izdevīgo darījumu. Bet šodien mēs zinām, kurš no šī darījuma ir ieguvējs, kurš zaudētājs. Ieguvēji alūksnieši. Jo šo ziemeļu karā papostīto Marienburgas novadu tolaik nopirka Livonijas slepenvaronnieks, medicīnas kolēģijas direktors, Pēterburgas senators, bagāts zemes īpašnieks, saukts arī par Rīgas Ludvigu 14. Saukts arī par Livonijas puskarali. Plaši pazīstams mākslas mecenāts un viens no pirmā Rīgas teātra dibinātājiem – Otto Hermanis von Fītinghofs. Otto mazdēla Aleksandra von Fītinghofa laikā tika uzcelta jaunā pils. No 1860. līdz 1863. gadam Muižas revīzijas dokumentos celtniecība minēta gan jau arī 1859. gadā. Vidzemes landrātam baronam Aleksandram von Fītinghofam Šēlam uzbūvēja jauno pili angļu neogotikas stilā. Būvdarbus vadīja Prūsijas arhitekts Pauls Benjamins Polinau. Alūksnes baznīcas grāmatā minēts arī vietējais būvmeistars Roberts Millers. Jaunā pils ir viens no ievērojamākajiem vēlās Tjudoru neogotikas arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Pie pils tika uzceltas arī jaunas saimniecības ēkas, pārvaldnieka māja, dārznieka māja, pagrabs ar neogotisku fasādes apdari un apaļais tornis. Alūksnes jaunā pils ir pēdējā baronu Fītinghofu celtā ēka. Tā nebija pastāvīga dzīves vieta, bet kā atpūtas vieta. Virs pils durvīm redzams baronu dzimtas ģērbonis, lapsa, kā gudrības un viltības simbols, un 3 gliemežvāki uz vairoga. Alūksnes muzejs piedāvā vairākas pastāvīgās ekspozīcijas, kurās var apskatīt arheoloģiskajos izrakumos atrastās senlietas, kā arī stāsta par novada zemnieku dzīvi Senču istaba. Tur izstādīti no muzeja krājuma gan senie darba rīki, gan sadzīves priekšmeti, tekstīlijas, kā arī keramika. Izstāde Krustpunkts stāsta par Alūksni Muižas laikos un pilsētas izveidošanos, 7. Siguldas kājnieku pulku, kam bija ievērojama nozīme pilsētas kultūras dzīvē,
Ar vietējo amatnieku, šuvēju, kurpnieku darbu iepazīstina dažādas amatniekiem veltītās izstādes. Pagraba puskrēslā apmeklētāju sagaida skulptūras, kas kādreiz rotājušas pilsētas parku pie dīķiem. Būtiska Alūksnes muzeja darba sastāvdaļa ir daudzās mākslas izstādes – Leo Kokles, Rudolfa Vētras, ikgadējās vietējo mākslinieku rudens lielās izstādes. Vēl pilī ir apskatāms dabas muzejs. Dabas muzejā apmeklētājiem tiek piedāvāts aplūkot lielāko fluorescento minerālu kolekciju Eiropā un apbrīnot to vienreizējo krāsu un formu neparasto daudzveidību. Tie savākti daudzās pasaules valstīs un ir kā dabas varenības spogulis. Mākslas skolas audzēkņi izmantojuši fluorescentos minerālus savu mākslas darbu veidošanai. Vēl dabas muzejā apskatāmi Latvijas krāšņākie kukaiņi, kuri redzami mikroskopos, kā arī izvietota plaša gliemežvāku un citu jūras iemītnieku ekspozīcija. Ļoti interesanta un izglītojoša ir Latvijas putnu audiovizuālā izstāde. Von Fītinghofu dzimtai Alūksnes pilsmuiža piederēja līdz pat 1920. gada reformai. –18. gadsimta beigās pie Alūksnes vecās pils sāka veidot parku, kas stiepjas 1 kilometra garumā gar ezera krastu. Sākotnēji tas tika veidots kā regulāra plānojuma dārzs ar ampīra stila vārtiem pie klasicisma stila pils. Dārza izveidē piedalījās arī daļas dārznieks no Austrijas – Graslers. Parka pārveidē 19. gadsimta sākumā, 1812. gadā, piedalījās parku un ainavu dārznieki Bluks, Smits, Vinters. Tas bija pats labiekārtotākais parks Vidzemē. Alūksnes pils parkā savulaik auga ap 200 dažādu dabas retumu, kas bija vesti no Tērbatas, Pēterburgas un Vācijas. Alūksnes parks bija pirmā vieta Vidzemē, kur auga sarkanā kļava, kizils, kā arī citi svežzemju augi un koki. Un arī šobrīd parks ir viena no dendroloģiski bagātākajām vietām Latvijā. 19. gadsimtā, sekojot jaunām modes tendencēm, parks tika pārveidots pēc toreizējā Alūksnes barona Burkharta von Fītinghofa ieceres kā ainavu parks ar daudziem romantiskiem paviljoniem,
un citām mazās arhitektūras formām, līdzīgi Pavlovskas parkam pie Pēterburgas. No 18 mākslas priekšmetiem un paviljoniem saglabājušās 5 mazās arhitektūras formas un Kanovas vāze, kas šobrīd atrodas Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Balto marmora vāzi ar auglības simboliem veidojis izcilais itāļu mākslinieks Canova. Otto Hermanim von Fittinghofam to uzdāvinājusi ķeizariene Katrīna II. Vāze atradās parkā uz postamenta pie Ozolkoka pils. Aleksandra paviljons celts 19. gadsimta sākumā. Tas esot būvēts par godu Krievijas caram Aleksandram I, kad viņš caur Vidzemi atgriezies Pēterburgā un 1822. gadā pabijis arī Alūksnē. Iespējams, ka paviljons uzcelts vēlāk, tikai šī notikuma atcerei. Tautas nostāstos šī celtne figurē arī kā kafijas paviljons. Baronu dzimta šeit mīlējusi dzert rīta kafiju, un istabenei bija jāmēro tālais ceļš no jaunās pils līdz Aleksandra paviljonam, tik bieži un tikmēr, līdz kafija tika atnesta vajadzīgajā karstumā. Obelisku Alūksnes pils parkā Otto Hermanim von Fittinghofam 1799. gadā licis uzcelt Burkhards von Fittinghofs sava tēva piemiņai. Pie granīta obeliska postamenta bijusi piestiprināta marmora plāksne ar uzrakstu vācu valodā. Labākajam tēvam, cilvēku draugam no pateicīgā dēla 1799. Eola templis celts 18. gadsimta 90. gados un veltīts grieķu vēja dievam Eolam. Tempļa vidū uz granīta postamenta agrāk atradusies arī Eola figūra. Templis veidots no kaltiem akmeņiem, kuros iebūvēti dzelzs balsti, kas tur tempļa jumta kupolu. Agrāk kupolu rotājas zelta aplis, kas nosacīti attēlojas saules seju. Šobrīd tas ir atjaunots. Tādēļ dažkārt šī celtne dēvēta arī par saules templi. Tam bijusi dekoratīva un arī izklaidējoša funkcija. Tā iekšpusē pie kupola konstrukcijas centra bijušas iekārtas 4 arfas, kas vējā skanējušas. Mauzolejs atklāts 1832. gadā kā Fittinghofu dzimtas kapenes. Celtne ir būvēta pēc Lejas Silēzijas arhitekta Krauzes zīmējuma. Pusapaļas monumentāla granīta kāpnes ar 6 pakāpieniem saista zemes līmeni ar cokola virsu, mauzoleja grīdu. Zem grīdas izmūrētajās pagraba telpās atradās radiāli gar sienām ierīkotas kapenes. Tagad tās ir aizbetonētas, jo agrāk tikušas arī izpostītas. Daudzas no parka celtnēm laika gaitā gājušas zudībā. Venēciešu tilts ar laternām, ķīniešu paviljons, putnu paviljons un Pomonas templis. Alūksnes muižas parka svētki ir spilgts noslēgums projektam, kas cerams iedos jaunu elpu un iespējas turisma attīstībai Alūksnes novadā. Svētkos ar azartiskām aktivitātēm, sportiskām nodarbēm, sniega figūru veidošanu, ledus skulptūrām, daudzveidīgiem pārsteigumiem pilī un tās apkārtnē, alūksnieši apliecina: Alūksnes kultūrvēsturiskais centrs ir piemērots plašiem un interesantiem ziemas un arī vasaras pasākumiem.
Ja esi nolēmis iepazīt Alūksni, noteikti apmeklē Alūksnes jauno pili, Krāšņo parku, iepazīsti pilsētas vēsturi Alūksnes muzejā un dabas brīnumus dabas muzejā.